There are windmills all over Europe. There are windmills all over the place, and they are losers. ASV prezidents Donalds Trumps Pasaules ekonomikas fórumā kārtējo reizi kritizēja Eiropas zaļās izvēles. Viņš slavēja Ķīnu, neesot tur redzējis nevienu pašu vēja elektrostaciju. China is very smart. They make them, they sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them, but they don't use them themselves. Šos Trumpa izteikumus ar prieku pārpublicēja vairāki vēja enerģijas pretinieki Latvijā. Taču ASV prezidentam nav taisnība. Ķīna saražo vairāk nekā 40% no visas pasaules vēja enerģijas, un šajā ziņā ir vadošā pasaulē. Ķīna vairāk nekā pusi elektrības joprojām ražo ar oglēm, taču ogļu īpatsvars ar katru gadu samazinās, tieši pateicoties atjaunīgo resursu izmantošanai. Ar vēju Ķīna saražo 10% elektroenerģijas, aptuveni tikpat, cik Amerika. Dalies un vairāk lasi Rebaltika mājaslapā.